15. aprīlī Latvijas ministru prezidents Valdis Dombrovskis apmeklēja reģionālā vizītē Daugavpili. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Daugavpils rūpnieciskajām teritorijām un pilsētas rūpniecību. Vizītes laikā premjeras piedalījās Akson Cable jaunā plasmas sliešanas ceha atklāšanā, tikās ar domes vadību. Apmeklējot industriālo zonu, premjers ar uzņēmējiem pārunāja aktuālus tematus. Industriālo zonu attīstību Latgalē atbalsta programmas industriālo uzņēmumu attīstībai, starptautisko ražojošo uzņēmumu piesaisti, kā arī nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanas jautājumus. Tikšanās laikā ar pašvaldības pārstāvjiem svarīgākās tēmas bija Daugavpils industriālo teritoriju attīstība, infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu, ražošanas iekārtu iegādi un tehnoloģiskā aprīkojuma modernizāciju. Francijas investoru uzņēmuma Akson Cable jaunā ceha atklāšanā piedalījās premjerministrs Valdis Dombrovskis, Francijas vēstniece Latvijā Šantāla Poirē, Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, Akson grupas prezidents Žozefs Puzo un Akson Cable izpildirektors Alēns Genons. Atklājot jūsu uzņēmuma jauno korpusu, gribu teikt, ka tas ir liels notikums ne tikai jūsu biznesa, bet arī pilsētas mērogā. Tas nav tikai jaunas darba vietas, jūs arī savu darbu Daugavpilī ar veiksmīgajiem uzņēmuma attīstības projektiem rādāt citiem investoriem piemēru un demonstrējat to, ka Daugavpilī var sākt un veiksmīgi attīstīt biznesu. Mums tas ir ļoti svarīgi. Francijas uzņēmums ar šo jauno projektu Daugavpilī radīs 75 jaunas darba vietas. Premjerministrs Dombrovskis uzsvēra, ka tas ir liels notikums ne tikai uzņēmumu, bet arī pašvaldībā, jo tieši pašvaldības ir vistuvāk investoriem. No pašvaldībām ir atkarīgs, vai investori nāk vai nē. Premjerministrs pateicās uzņēmumu Akson Cable par uzticību Latvijai un izteica gandarījumu, ka šīs jaunās darba vietas ir tieši Latgalē. Vizītes noslēgumā ministru prezidents pasniedza pateicības rakstu Daugavpils latviešu biedrībai sakarā ar tās 95. gada dienu. 11. aprīlī Daugavpils domē notika vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprudža tikšanās ar Daugavpils domes vadību. Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova un viņas vietnieki apsprieda ar ministru dažus pilsētai svarīgus jautājumus. Mums ļoti svarīgi bija arī pateikt par saviem problēmām, un tas īpaši jautājums, kurš skār mūsu lidostas attīstības, jo tas ļoti svarīgi, kas pēc mūsu viedokļa un pēc daudzu speciālistu viedokļa dos tādu labu iespēju attīstīt ne tikai mūsu pilsēti, bet arī attīstīt Latgales reģionu kopumā, un tas ir ļoti aktuāli šodienu, jo mēs zinām, ka mūsu valsts valdība gatavo tādu atsevišķu Latgales attīstības programmu, un arī mēs šodien informējam mūsu ministra kungu par to, kādi plāni, attīstības plāni ir mūsu pilsētē un kā mēs gribam sevi redzēt arī visā Latgales reģiona konteksta. Par sarunas galveno tēmu pašvaldība izvirza jautājumu par Daugavpils lidostas projekta tālāko virzību. Problēma ir apstākļi, kā Eiropas institūcijas ir iestrēdzis Latvijas, Krievijas, Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā iesniegtais Daugavpils projekts. Daugavpils aicināja ministru palīdzēt šīs problēmas atrisināšanā. Daugavpils lidostas jautājums, kas Daugavpilī tiešām ir būtisks transporta infrastruktūras projekts, tam ir liela nozīme ne tikai tādā starptautiskā mērogā, kur Daugavpilī būtu iespēja piesaistīt gan turistus, gan investorus no kaimiņu valstīm, bet arī nacionālā līmenī, kas nodrošinātu tādu klibojošo savienojumu ar Rīgu. Projekts ir saskaņošanas stadijā, ir zināmas problēmas, kur mēs arī meklējam risinājumus, un, protams, ir arī varam, un mans kā ministrs pienesums, ko mēs varam darīt valdības līmenī, lai šis projekts iet uz priekšu. Daugavpils pašvaldība strādājot pie Latgales reģiona prioritātēm ir apzinājusi, ka viens no ļoti nozīmīgiem darbiem, kas būtu jāpaveic mūsu valdībai, ir jautājuma atrisināšana par brīvās ekonomiskās zonas izveidi Daugavpils teritorijā. Un viena no šīm teritorijām varētu būt mūsu lidostas teritorija, jo mēs attīstīsim bez šaubām mūsu gaisa satiksmi, mēs domājam par loģistikas iespējām, mēs domājam par to, kādā veidā varētu sasaistīt autotransporta pārvadājumus, dzelzceļu, gaisa satiksmes pārvadājumus, un lai mēs varētu kļūt pievilcīgāki investoriem, lai mūsu uzņēmējiem būtu radīti apstākļi veiksmīgai biznesa organizēšanai, ir nepieciešamas šie visi instrumenti, ko paredz brīvā ekonomiskā zona.
Pašvaldība arī aktualizēja citu svarīgu jautājumu, kas arī saistās ar Eiropas Savienības projektiem, precīzāk problēmām šajos projektos. Mums bija projekts, kas saistīts ar 8 bērnu dārzu siltināšanu, bet, diemžēl, cenas sadardzinājums, mums sastādīja 2,5 miljonu, piedāvāts vislētākais piedāvājas no celtnieku puses bija 2,5 miljonu, bet varāms mums iedalīja tikai miljonu. Sakarā ar to pilsētas pašvaldība nevar sev atļauties 1,5 miljonu kredītu paņemt, lai nodrošinātu šo projektu pilno realizāciju. Tāpēc ministram konkrēts jautājums bija uzdots, kāpēc mēs nevaram realizēt, piemēram, 4 bērnu dārzu siltināšanu un iztērēt miljonu tagad, a pēc tam otrā projekta pievienot citu naudu, un konkrēti runāt par naudu piesaistīšanu otrā periodā. Diemžēl tādas atbildes mēs neesam dabūjuši, bet ļoti ceram, un ministrs solīja, ka viņš izskatīs to jautājumu un atbalstīs mūsu problēmas. Daugavpils situācija ar vairākiem projektiem, kuros būvdarbu sadardzināšanās dēļ ir problēmas ar projektu pabeigšanu, īstenošanu, ir lietas, ko var risināt. Tāpat laikā, es šobrīd negribu solīt konkrētus termiņus, bet tās ir. Tie ir atrisināmi jautājumi. Mēs varam Daugavpilī palīdzēt arī, teiksim tā, ar Daugavpils pašas pietiekamu iesaistīšanu, atrisināt arī bērnudārza jautājumus. Kā jau zināms, liela talka šogad Latvijā notiks 21. aprīlī. Ar mums viena dienā talkos Lietuva, Krievijas Kaliningradas apgabals, Austrija, Spānija, ASV pilsēta San Francisco. Lielas talkas tēma šogad ir ūdens, tāpēc Daugavpils pilsētas dome lūdz iedzīvotājus padomāt par talkošanas vietām pie pilsētas ūdenstilpnēm. Organizēt atkritumu vakšanu Daugavpils pilsētā apņēmas lielas talkas koordinātore Inese Antuševska. Laipni gaidīti, jo vietas ir diezgan daudz, kur kārtot visu un kur sakārtot un savākt atkritumus. Tie ir ūdeņi, tātad mūsu pilsētā diezgan daudz ezeru un lielas un mazas upes. Tajos krastos diezgan daudz ir atkritumu, un tāpēc arī visi krasti ir jāatbrīvo no tiem liekiem atkritumiem. Laipni esat gaidīti. Pašlaik ir kaut kur 15 pieteikumi jau atnākuši, un noteikti mēs gaidām, ka viņi līdz 21. aprīlim pavairosies tas skaitlis un būs vēl. Pieteikties lielai talkai var aizpildot pieteikumu dalībai www.daugavpils.lv. Pieteikumā jānorada vārdu, uzvārdu vai organizācijas nosaukumu, vēlamo talkošanas vietu, talkotāju skaitu un atbildīgas personas telefonu, lai sazināties un saņemt maisus. Maisi arī šogad ir plānoti dzelteni un dzeltenzāļi, bet lielākā tilpumā. Saņemtos varēs Daugavpils pilsētas komunālas saimniecības pārvaldē Imantas iela 35A 8. kabinetā. Lai mums visiem izdodas paradīt mūsu pilsētu tīru un skaistu. Viena no pilsētnieku sūdzībām, kuru izteica pieņemšanas laikā pie domes priekšsēdētājas, bija par dzīvnieku turēšanas kārtības noteikumu neievērošanu. Iedzīvotāji sūdzas par to, ka bieži saimnieki staigā ar saviem suņiem bez pavada, sakarā ar ko ir bažas par bērnu un pat pieaugušo drošību. Visam tām sēko pašvaldības policija. Kāda ir policistu rīcība, saņemot izsaukumu par suņu vēšanu pastaigā bez pavada? Vispirms mēs izjautājam zvanītāju, vai iespējams ir tur vai nav īpašnieks redzams blakus tam sunim. Ja ir pazīmes, ka ir tur īpašnieks, tad izbrauc policijā. Mūsu ekipāža uz notikumu vietu un mēģina piefiksēt likuma pārkāpumu. Ja pazīmes, ka nav tur īpašnieka un ka zvanītājs informē, ka tur regulāri tas suns un īpašnieks nav redzams, tad mēs nododam izsaukumu uz ielābu iekārtošana dēļ. Viņi tālāk nodarbojas ar izķeršanu un uzturēšanu. Viss ir skaidrs, ja policists pats fiksē likuma pārkāpumu. Bet ko darīt, ja policisti nepaspēja piebraukt, bet kaimiņš nereaģē uz jūsu lūgumu paņemt sūņi pavadā? Varbūt ir vērts griezties policijā ar rakstīsku iesniegumu. Uz iesniegumu pamatā var konstatēt pārkāpumu, ja konkrēti tiek uzrādīta likuma pārkāpuma vieta, laiks un visas personas,
kas likuma pārkāpumā iesaistītas. Tad ir liecinieki, ir vainīgais likumpārkāpējs, ir dzīvnieks, un līdz ar to var arī uz iesnieguma pamata konstatēt. Citiem vārdiem jāgriežas policijā. Par tādiem pārkāpumiem policisti sastādā aptuveni 5-6 protokolus nedēļā. 11. aprīlī Daugavpils 6. vidusskola notika izglītības iniciatīvu centra projekta seminārs skolotāju darbs ar čigānu bērniem. Projekta mērķis palīdzēt romu bērnu sociālajai integrācijai un samazināt viņiem sociālas atstumtības sēkas. Projekta mērķis ir palīdzēt čigānu jeb romu bērniem iekļauties izglītības sistēmā, jo nav noslēpums, ka tieši šie bērni no izglītības sistēmas izkrīt, gan laikā neuzsākot mācības, gan arī nepabeidzot tās. Šis seminārs dos iespēju varbūt vairāk uzzināt par šo tautību, par šīs tautības tradīcijām, lai varētu veidot attiecības gan ar pašiem bērniem, gan ar vecākiem. Seminārs paredzēts sociālajiem pedagogiem un bilingvāles izglītības specialistiem. Galvenais uzdevums – iemācīt skolotājus efektīvi strādāt ar šo nacionālu diasporu. Semināri tad rosina skolotājus pavērtēt savu darbu, dažādu, faktiski ne tikai romu bērnu iekļaušanā, bet dažādu tautību bērnu iekļaušanā mācību procesā, kā to padarīt interesantāku, vieglāku, saistošāku, lai bērni nejustos atstumti un lai gribētu mācīties. Daugavpils skolās mācās vairāki 10 bērni no čigānu ģimenēm. Tuvā nākotnē Daugavpils ledushālē atversies pilsētas sporta muzejs. Ledushālē pilsēta ir jau 13 gadus, un šajā laikā šeit sakrājies daudz eksponātu. Mums ir savi albumi ar fotogrāfiem no pirmā akmeņa, kad sākas būvniecība 13 gadi atpakaļ. Es domāju, ar kopējām spēkām mēs visi kaut ko izdarīsim. Fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem, videomateriāli, vēsturiski kausi, dāvanas, balvas, goda raksti, slidošanu biletes, avižu izgriezumi, sportistu apliecības, vecas slīdes un cita veida inventārs. Vienvārds sakot, ledushalles administrācija būtu priecīga par jebkāda veida ziemas sporta veida inventāru un vēsturiskam piemiņas lietām. Es paprasīju visus pilsētniekus padalīties ar tādiem eksponātiem, ja kaut kam tādas ir. Sporta pārvalde domā arī par muzeja elektronisku versiju. Muzeja izveidošana ļaus saglabāt sporta vēsturi Daugavpilī, būs vēl viens turisma objekts mūsu pilsētā. 11. aprīlī Sociālo lietu pārvalde, Jaunatnes departaments un Sabiedrisko organizāciju padome Varavīksne Eiropas aktīvas novecošanas un paudžu solidaritātes gada ietvaros organizēja modes skates pasākumu Seniori, juniori un mode. Pats galvenais pasākuma mērķis šī ir viena no tām prioritātiem Eiropas gada paudžu sadarbība, un šis pasākums mērķis ir parādīt, ka šī sadarbība var tikt veiksmīgi realizēta. Mūsu vecumā, senioru vecumā, sievietēm arī gribas skaisti izskatīties, tomēr pavasaris, un mēs pieaicinām jaunatnē arī. Tas nebūs tā kā sacensības kādas, bet tomēr man liekas, ka mūsu mazbērniem arī patīkami, ja tas vecmamiņas un vectētis skaisti izskatās ārā un mājas un balles un tā tālāk. Uz Latviešu kultūras centra skatuves modes šovu sarīkoja gudras paudzes pārstāvji. Šova laikā organizatori pastāstīja par mūsdienu modes tendencēm, slaveniem modes māksliniekiem, apģērba ansambļa veidošanas likumiem. Sabiedriskas organizācijas pārstāvji parādīja skatītājiem pašdarbības priekšnesumus. Spilgta un neaizmirstama bija jaunas paudzes modes skate. Labi sagatavots defilē izsauca daudz pozitīvu emociju un žurnālistu interesi. Jārunā ar jaunatni. Viņa laba, skaista mūsu jaunatne, bet tomēr vajag vairāk runāt.
tomēr veltīt viņam savu laiku. Pasākums parādīja, ka mode var apvienot paudzes un veicināt to savstarpējo sapratni.